Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā norisinās studentu konference, kuras moto šogad skan Pēti, piedalies un pilnveidojies. Šogad mēs esam pievērsuši uzmanību uzturam. Uzturs ieradumi, problēmas, kas var rasties. Konferences unikāla ar to, ka piedalās mācību spēku un studenti. Katrs tātad sniedz savu teorētisko vai pat pētniecisko skatījumu šo tēmu, viņa izvēlēto, gan praktiska pētījuma ietvaros, gan teorētiska pētījuma ietvaros. Un līdz ar to tas mūsu studentiem dod tādu pētniecības pilnveidošanos jau no pirmā kursa. Līdztekus īstenotajām aktivitātēm koledžā studentiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes arī ārvalstīs, jo jau vairāku gadu garumā koledža ir Eiropas universitāšu hartas dalībniece. Esmu piedalījusies Erasmus programmā apmaiņas, un mums sanāca 3 meitenēm aizbraukt uz citām valstīm, ko tad latvieši ir iecienījuši, un nobaudīt arī citu valstu labumus. Vēl mēs devāmies mācību vizītēs uz dažādiem centriem priekš hroniski slimiem pacientiem, kā arī uz centru imigrantiem, kurā cilvēki, kuriem nav līdzekļu, ir spējīgi griezties pēc medicīniskās palīdzības. Tā kā mēs bijām no dažādām valstīm sabraukuši, tad principā vienīga atļautā valoda bija angļu valoda, kādā var sazināties. Tā kā angļu valoda nebija kāds pāris gadus lietot, tas ļoti uzlaboja. To arī, teiksim, manas grupas biedri atzina, ka 2. nedēļā es jau daudz labāk un vairāk esmu sākus runāt. Šobrīd Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā tiek īstenotas 2 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas – māszinība, kvalifikācija māsa un ārstniecība, kvalifikācija ārsta palīgs. Lai veiksmīgi attīstītos un sekmētu studiju procesa kvalitātes izaugsmi, koledžā tiek īstenoti Eiropas reģionālā attīstības fonda tehniku un arī ar mācību aprīkojumu. Šobrīd daudz runā par energoefektivitāti, un, protams, arī mēs ejam šajā ziņā laikam līdzi. Esam projekta procesā par energoefektivitāti dienesta viesnīcas ēkā. Projekta ietvariem tiek viss realizēts, kā saka, pēc šīm te likuma regulām, šajā sakarā. Ja arī jūs interesē medicīnu un jūs izjūtat aicinājumu palīdzēt cilvēkiem, glābt to dzīvības, būsiet gaidīti Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā. Jūs laipni gaidīsim mūsu informācijas dienās, kurās jūs varēsiet tikties gan ar mācību spēkiem, koridoros, mācību telpās, jautāt sev interesējošos jautājumus, gūt atbildes un, iespējams, arī uzsākt studijas tieši Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā. Mūsu nākamā stāsta laikā aicina rūpīgāk ieklausīties visus tos cilvēkus,